Pašvaldību atkritumu savākšanas uzņēmumu pakalpojumi ir dārgāki nekā privātu uzņēmumu piedāvātie. Taču tā kā iedzīvotāju rēķinos atšķirība ir neliela, cilvēki parasti skaļi neprotestē. Taču līdzinējā pašvaldību prakse var novest pie tā, ka uzņēmējs no šī tirgus izspiedīs, tad cenas var celties būtiski. Bet turpinājumā par kādu konkursu Rīgas pašvaldībā, kas mums lika atcerēties jau par tautas folkloru kļuvušo nanoūdens iepirkumu. Lielākais apsaimniekotais Rīgas nama pārvaldnieks gada sākumā izsludināja vērienīgu celtniecības materiālu piegādes konkursu. 400 000 eiro paredzēts tērēt jumtu pārklājumiem. Konkursa nolikums ļauj izshēmot vēlamos uzvarētājus, un pie iepirkuma tikusi firma, kuras darbinieki iesaistīti nanoūdens piegādes darījumos Rīgas satiksmē. Rīgas namu pārvaldnieks ir pievērsies māju jumtu remontiem. Ir noticis vērienīgs iepirkums, taču konkursa noteikumi rada šaubas par tā godīgu norisi. Uzvarējusi firma, kuras darbiniekiem ir bijusi saistība ar nanoūdens iepirkumu Rīgas satiksmē. Daudzstāvu dzīvojamo namu jumtu hidroizolācijas atjaunošanai atvēlēti 400 000 eiro. Namu pārvaldnieks vēlas iepirkt 7 dažādus izolācijas materiālus. Pārklājums betonu, melnajiem bituma jumtiem, kruntis, šūju hermētiķus un citus. Konkursa nolikumā prasīts norādīt katra materiāla cenu par 1 kilogramu, litru vai iepakojumu. Uzvarētāji nosaka, saskaitot visu 7 vienību kopējo cenu. Neņemot vērā, ka vienu izmanto tonnām, bet citu dažus desmitus kilogramu. Vai var neizmantot vispār? Ar šādu vērtēšanas sistēmu priekšrocības ir pretendentam, kurš zina, kādus materiālus pasūtītājs izmantos vairāk un kādus vispār nemaz. Tad zinātājs attiecīgajā pozīcijā var ielikt zemu cenu un apsteigt konkurentus. Nezinātājs tā riskēt nevar, jo ir iespējams, ka pasūtītājs var pieprasīt tieši konkrēto materiālu un uzņēmums plānotās peļņas vietā iebrauc zaudējumus. Eksperti šādu formulu uzskata par absurdu. Pamatot būtu prasīt materiālu izmaksas kvadrātmetram vai izreikināt koeficientus, kas atbilst katra materiāla patēriņam. Vai nu konkurss sastādīts ir galīgi analfabētiski tas, ka cilvēks vispār nezina, ko viņi iepērk, vai arī tas ir liecina par negodīgu tirgus situāciju, jo šeit ir jāzina, cik kurš materiāls tiek izmantots un cik kuru vajag, un arī cik izmaksās kopējā beigās kvadrātmetra izmaksas šim jumtam, nevis cik ir sasumējot kopā materiāla cenas, kas ir palīgi materiāli un ir pamatmateriāli. Tehniskajā specifikācijā noteikts, ka namu pārvaldnieks vēlas iepirkt grieķu firmas Alhimika produkciju Hiperdesmo vai analogu. Hiperdesmo Latvijā pārstāv kompānija Polysystems. Tieši šī firma iepirkumā uzvarēja. Firmas darbinieki iepriekš strādājuši kopā ar Aleksandru Beskorovainiju, pret kuru policijā ir lieta par nanoūdens piegādēm Rīgas satiksmei. Paldies! Mēs vēlreiz? Jā. Mēs gribējām ar Borovskas ar Borovskas kungu. Viņa te nav. Nav? Nav. Tiešām? Viņa darba. Kur viņa strādā? Kas strādā pie mums, bet viņa tagad objektē. Vita Baurovska bija viena no atslēgas figūrām nanoķīmisko mazgāšanas līdzekļu iepirkumā Rīgas satiksmē 2013. gadā. Viņa piesaistīja firmu ar labu reputāciju, kuras vārdu izmantoja veiklie darboņi, lai par 400 000 eiro nanoķīmijas vietā uz Rīgas satiksmi nogādātu ūdeni. Viņas darba devējs tobrīd bija Aleksandrs Beskorovainijs, kas schēmu realizēja kopā ar Rīgas satiksmes darbinieku Vjačeslavs Tunžānu. Vita Baurovska 2015. gadā intervijā nekā personīgi atzina, ka vinnēt lielos konkursus bez pateicības pasūtītājiem nevar. Cenu aptaujās par lielām summām nav iespējams tik viegli uzvarēt, jo gribētāju Latvijā mūsu mazajā tirgu ir ļoti daudz. Un, lai tu būtu pirmais vai otrais un tev būtu iespēja, tev vienmēr par to ir jāpasaka paldies. Līdz nedēļas vidum Polysystems mājaslapā internetā bija bilde ar uzņēmumu darbiniekiem izstādē Māja 2017. Starp citiem darbiniekiem tajā bija arī Vita Baurovska. Pēc raidījuma nekā personīga paviesošanās uzņēmumā bilde mājaslapā nomainīta. Pie Beskorovainija strādājuši arī citi Polysystems darbinieki. Viceprezidents Mihails Jermaļenko un valdes locekle Diana Krupnova. Viņi no Beskorovainija uzņēmumiem aizgāja pirms nanoķīmijas darījumiem. Viņi noliedz, ka uzvara hidroizolācijas materiāla konkursā ir sarunāta.
Es jums pateikšu, ļoti grūts konkurss. Nav aizdomīgs. Aizdomīgi varbūt citiem, bet aiziet visu to. Viņam pieprasījumi diezgan zolīts, pieredze, pēc tam kvalitātes pats galvenais. Viņi taču paši strādā ar šo materiālu, tāpēc viņi pirk to mums, materiālu. Piemēram, bija ļoti ilgs ceļš, lai pierādītu apsaimniekotājiem, ka šis materiāls ir vajadzīgs. Ļoti grūts bija. Polijas sistēmas produkts esot ļoti pieprasīts. To izmantojot jumtu un citu konstrukciju izolācijai visā Latvijā. Līdz šim sadarbība ar Rīgas nama pārvaldnieku notika ar starpniekiem. Materiāli izmantoja firmas, kas startēja konkursos par jumtu remonta darbiem. Pirmā sadarbība pat tiešo notikusi pērn, kad Polijas sistēmas uzvarējuši konkursā par materiālu piegādi. Pirmais pasūtījums bija 42 000 eiro vērtībā. Tagad Rīgas nama pārvaldnieks ir gatavs iepirkt materiālu par 10 reiz lielāku summu. Janvārī izsludinātā iepirkuma kopējā summa ir 2,4 miljoni eiro. Konkursā meklēti piegādātāji 9 preču veidiem, sākot no ķieģeļiem un smiltīm līdz riģipšu plāksnēm un skrūvēm. Konkursa komisijas priekšsēdētāja vietnieks Denis Prohotskis nevarēja izskaidrot, kāpēc citās iepirkuma sadaļās pie vērtēšanas ir noteikti koeficienti, kas iezīmē preces īpatsvaru iepirkumā, bet citās īpatsvars nav noteikts. Viņa prāt pretendenti to nevar izmantot ļaunprātīgi. Nē, tādas iespējas nepastāv. Pirmkārtam, jo viņi nevar zināt, kādas preces mēs pirksim, kādas nepirksim, jo viņi vienkārši nevar zināt to. Jo tas ir mūsu plāns, mūsu izpildāmi darbi un mūsu lēmums, ko mēs pirksim, ko mēs nepirksim. Otram kārtam, ja cena būs pārāk augsta, pārāk zema, tad likumdošana pārēc iespējas mums izvērtēt un nepiekrīstam piedāvājumu, ja mēs redzēsim, ka tur ir kaut kas neadekvāts. Un jūs tagad jūs sacījāt tieši tā, ka nevar zināt, ko jūs pirksiet, ko jūs nepirksiet. Bet ja zina, tad jau viņam ir tādas priekšrocības. Viņš nevar to zināt. Aizdomas par līdzīgu schēmu, lai iepirkumā uzvarētu konkrēta firma, Rīgas nama pārvaldniekā bija jau iepriekš. 2013. gadā konkursā par zāles pļaušanu nama pagalmos vērtēja piedāvājums, kur bija noteikti 11 dažādi pakalpojumi, no kuriem izmantots pārsvarā viens – zāles pļaušana ar dārza traktoru. Uzņēmumi, kuri zināja, kādus darbus pārvaldnieks nepasūtīs, tiem noteica neticami zemes cenas un uzvarēja konkursā.